Čau! Mans sauc Daniels no Klusa Māja, kā jau minēju. Klusa Māja konceptā, kas mēs esam Nacionāla jauniešu organizācija, kas ir platforma jauniešiem, piesaist jauniešus, apmāca par to, kas saskatīt apkārtējās sociālas problēmas un dod visu nepieciešamo, lai šīs risinātu. Gadā iesaistam vairāk kā 3000, veidojam jaunas filiāles ārvalstīs un daudz ko citu darām. Pagājušajā gada decembrī mēs saņēmām apbalvojumu no Izglītības zinātnes ministrijas par to, ka mēs esam viena no tehnoloģiski attīstītākajām jauniešu organizācijām. Un šodien es jums pateikšu divus galvenos rīkus, ko mēs izmantojam, kas ir saistībā tieši ar demokrātiju, kas varētu būt arī jums praktiski. Ja gadījumā jums šis interesē vēl vairāk, mums februārī būs Eiropas līmeņa meistarklase, kas ies 2 stundas par visiem rīkiem. Tāpēc šodien būs tāds neliels crash course. Bet sākot ar pašu pamatu, pirms, man liekas, vairāk kā gada mums bija tāda situācija, ka mēs sapratām, mēs gribam ļoti strauji augt. Man bija personīgas ambīcijas ļoti palielināt projektu vadītāju skaitu tobrīd un arī aktīvo biedru skaitu, kas tagad pēdējā gada laikā ir audzis, man liekas, no aktīviem 50 biedriem līdz aktīviem 200 un potenciāls 400. Un procesu vadītāju skaits ir audzis līdz 35 cilvēkiem šobrīd. Un mēs sapratām, viena no atslēgām, kas ir nepieciešama veikt, ir tas, ka ir nepieciešams, ka jebkurš ienākot organizācijā, ka tas ir laika posms, kamēr viņš mācās, ir nevis kaut pusgads, 6 mēneši, bet mēs varam to saprast vienā nedēļā. Tur ir viens koncepts, un otrs gadā biedri pievienojas mūsu organizācijai, kā nodrošināt visu informāciju, ka viņi rada iniciatīvas citiem biedriem, kā teicīgi nav viss sloks uz pašvadības komandu. Tas, ar ko mēs sākām, ir tāds ļoti, man patīk Miro, dažās situācijās, jo, man liekas, tagad, jebkuru organizāciju vēlās attīstīties, ir svarīgi vienkārši saprast, kur jūs esat. Un Miro, man liekas, ir fantastisks rīks priekš tā, kur labajā pusē mūsu šobrīd organizācijas struktūra izskatās bišķi crazy, bet, man liekas, vēl trakāk kļūst drīzumā. Bet tas, ko tas praktiski palīdz, tas ir rīks bez maksas, ko NVO var izmantot vairāk cilvēki vienlaicīgi. Jūs varat vizualizēt, tas vienkārši kastītes, ko jūs aizvokat, savākat bultiņus, un jūs ļoti ātri sapratīsiet, kas tie procesi organizācijā, kas ir neloģiski, kuram tur nevajadzētu būt, kuram tur vajadzētu būt. Un tas cilvēkiem no malas ļoti labi iedos arī skatu par to, pie kura virzīties kādā gadījumā, kā kaut ko attīstīt, un arī vairāk saprast esošās miedarbības. Un plus tas, kas mums šeit ļoti palīdzēja, ir, ja mēs skatāmies, kā mums šitā ir valde, padome, vienības, tur atsevišķas pozīcijas, mēs sapratām, kas notiks tādā gadījumā, ja piemēram šeit vai jebkurā citā posmā iet vienlaicīgi vairāk kā 100 cilvēki. Kas ir tie lūzuma punkti, kas ir nepieciešams ko attīstīt, un tas ir vienkārši ļoti labi palīdzēja vizualizēt. Tas, ko es gribu šeit pateikt, ļoti labi vizualizē. Un otra lieta, ko mēs pamanījām, ka Miro mums vajadzēja, mēs mēnešu laikā gribējām apmācīt, man liekas, pagājušajā gada februārī 8 jaunus potenciālus projektu vadītājus, un apmācīt jaunus projektu vadītājus 8 mēnešu laikā, tas ir bišķiņ sēni, bet mēs kaut kā atradām to risinājumu, kas bija tieši arī caur Miro, bet mēs sapratām, viena no problēmām ir tas, ka strādājot tieši ar jauniešiem, ka mēs sakām, hei, šāda iespēja, uzdrīkst varbūt projektu tev aktuāli. Pirmā atbild, man nav idejas, ko lai raksta. Un viņam saka, padomā kaut ko. Un viņš īsti neko neizdomā. Tas ne uzreiz. Tāpēc Miro ir, caur Miro, protams, facilitējot to procesu, ir ļoti labi veidi, kā nodrošināt to, ka jaunietis uz jebkuru problēmu var atrast, piemēram, 20 idejas. Viens no mūsu piemēriem, ko mums ļoti patīk izmantot, ir jaunieti pateikt, ja cilvēkam ir problēma, ka viņš dzer pārāk daudz kafiju, kāds ir pirmais risinājums, ko tu viņam ieteikt darīt? Cilvēki teiks, dzer mazāk kafiju. Un tad caur vienu metodi mēs viņiem palīdzam atrast 20 dažādas risinājumus to. Un tas, kas praktiski, kā mēs izmantojam Miro, ir nezinu, kuri šeit zina, kas tas ir, bet tā kaut koncepts kā problēma koks ir pacelt, kuri zina problēmu koku konceptu. Okay. Daži zina, daži nezina.
tas ir tāds koncepts, kur pa vidu uzrakst problēmu, un uz apakšu uzrakst cēloni, cēloni, cēloni. Un tā tālāk aiziet. Uz otru pusi arī sekas, sekas, sekas. Un tā tipiski uzrakstot vairāk cēloņus, jaunieši praktiski saprot vairākas problēmas, kas ir jārisina, un apkopojot tās galvenās problēmas, viņi savstarpēji var nobalsot, kas viņuprāt ir galvenās problēmas, un attiecīgi pēc tam pa labi aizvilkot, viņi uzrakst galvenās problēmas, un kā šīs problēmas varētu provizoriski risināt, kas pēc tam jau ir tā kā praktiskas aktivitātes, ko var ielikt arī kā projekta laiklīnijā. Ļoti īsi, konkrēti. Jā, tas tā kā praktiski Miro var izmantot, lai veicinātu demokrātiju savā veidā. Un otrs punkts, ko es gribēju parunāt, kas man parasti saņem apmēram stundu, 5 minūtēs, ir par vienotu ekosistēmu. Man liekas, lapas jau ļoti labi to parādīja par to vienotu ekosistēmas konceptu. Bet man liekas, tas ir ļoti liela problēma, ko man liekas lielākā NVO daļa Latvijā to tā kā nav varbūt vēl pilnībā apzinājuši. Un ko es ar to domāju? Ļoti daudzi no mums izmanto, piemēram, es pieņemu, ka ļoti daudz izmanto, piemēram, Google Drive, Google Meet, vai kāds izmanto Google Drive, tad Zoomu, WhatsAppu, Photoshopu, kāds personīgos kalendārus. Tas ir ļoti daudz dažādas atsevišķas aplikācijas. Un tas, ko mēs pamanījām, ir, ja tu pārēji pilnībā uz Google ekosistēmu, kas ir visi Google dokumenti, Google Drive, Google Chats, Google kalendārs, Google Meets, Gmails, tas, ka tas ir vienotā ekosistēmā, tur uzreiz nāk papildus funkcijas, ko var izmantot. Piemēram, viena no tām ir, ko mēs pamanījām, ka mums komandā cilvēki izdeg. Tāpēc, kā daudzos citos NVO, mums bija problēma, ka, man liekas, pagājušajā gadā vienā brīdī vairāk kā 6 cilvēki no komandas bija izdeguši. Mums ir vēl šā baigā problēma. Un viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs pamanījām, kāpēc tas ir, ja tu vakarā skaties varbūt Netflixu, un tu vienkārši atver telefonu un tāds bāc, uzrakstīja, ka projektu neapstiprināja. Nu ko? Un tu tā kā 10 vakarā pēkšņi šāds domāt par darbu. Un mēs sapratām, ir nepieciešams izdarīt tā, atrast vietu, kur cilvēki var komunicēt un izslēgt ārā visu nepieciešamo, tā kā, lai viņi pēc 7 vakarā vairāk nesaņem informāciju. To dara Slacks, to dara Google Chats, Discords, un iemesls, kāpēc, manuprāt, Slacks parasti nestrādā tieši priekš NVO vai Discords vai jebkura cita komunikācijas platforma ārpus WhatsApp vai Messengera, ir tāpēc, ka pārējās platformas nav tik ļoti integrētas tajā ekosistēmā kā Google ekosistēma, jo, piemēram, ja izmanto Google Chatu, varbūt nevar redzēt, bet tur ir iespēja aizsūtīt uzreiz Google Meet saiti, tur ir iespēja aizsūtīt uzreiz Google kalendāru uzaicinājumu, atvērt uzreiz, kas ekrāns sadalās uz pusi un kur praktiski dokuments atverās. Un, man liekas, tas ir ļoti fantastisks rīks, ko es absolūti visiem ieteiktu. Bet man liekas, tas ir galvenais, ko es gribēju jums pateikt. Jā. Un varbūt tas pēdējais domgājiens, pirms saku visu, man liekas, arī domājot par to vienu tā kopējo ekosistēmu, ir ļoti svarīgi domāt caur konceptu, ja jūs gribētu katru rītu piecelties augšā un izdzert glāzi ūdens, tas lielākā iespēja, kā to izdarīt, ir, ja ejot ārā pa durvīm, vienmēr pie durvīm būs glāze ūdens. Un attiecīgi, kā izdarīt organizācijai to tā, ka visi procesi ir ļoti viens aiz otra, ļoti dabiski atrodami. Jā, tas viss. Paldies. Jā. Man nav nekādas pieredzes ar Miro, tāpēc man varbūt tāds basic jautājums. Bet tad, kad, piemēram, visi tur tie cilvēki sarakstās miljonus idejas, kā vispār ko varētu risināt, tad notiek kas? Tā kā tu visu izlasi, un tad izlēm, no pēc šitas ir tas risinājums, vai kā jūs nonākat pie tā gala beigās? Jā. Demokrātija grib sadzirdēt. Es gribu demokrātiju sadzirdēt. Tas, ko es kā vadītājs tam procesam daru, ir es prasu, piemēram, kaut kādu problēmu, un es viņiem prasu, kāpēc jums šķiet, ka šī problēma eksistē. Un es vienkārši viņu vietā piefiksēju tās idejas, un es viņiem uzdevu nākamajā jautājumu, kāpēc jums šķiet, ka tā problēma eksistē, kas ir tās cēlonis. Es viņu idejas piefiksēju, to pašu izdaru ar sekām,
aiziet uz abām pusēm diezgan daudz idejas, un pēc tam katram vienkārši kaut kāds 5 balsis, katrs vienkārši nobalso, par kuru problēmu viņam šķiet aktuālākā, un tas pats arī par risinājumiem. Jā, tā ir atbildēja.